Hei, mans vārds ir Gonita Lagstiņas Krutarēna, un šodien mēs tiekamies 21. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Vai jūs zināt, kas ir visgrūtākais radīšanas posmā man kā rakstniecei? Iespējams, tas ir tas brīdis, kad es piesēžos pie baltas lapas, nezinot, ko un par ko es rakstīšu. Taču nē, visgrūtākais tieši man ir tas laiks, kad darbs ir uzrakstīts un tas ir aizsūtīts izdevniecībai, un es gaidu no redakcijas atsauksmi par to, kā tad nu ir sanācis. Un lai gan redaktori ir izteikusi atzinumu, ka ir labi, mēs to publicēsim, tik un tā ir ļoti liels uztraukums par to, kā to uzņems lasītāji. Un tātad tas laiks no tā brīža, kad redaktori ir pateikusi, jā, mēs to izdosim, līdz grāmata iznāk taustāmā formātā, kas var paņemt vairākus mēnešus, reizēm pat gandrīz gadu, ir tas trakākais laiks man kā rakstniecei, kad es gaidu pirmo lasītāju atsauksmes. Un tad, kad jau ir saņemts pirmo lasītāju atsauksmes, un tās, paldies Dievam, līdz šim ir bijušas pozitīvas lielākoties, tad es varu lēnām atslābt un nomierināties. Trakākais posms ir galā. Tad, kad es uzrakstīju savu digīgidu, kurā ir apkopota visa mana profesionālā pieredze kopā ar latviešu rakstnieku pieredzes stāstiem un ieteikumiem jaunajiem autoriem, tad es arī ļoti ilgi gaidīju pirmās atsauksmes, jo tas bija tāds, man liekas, vēl trakāks posms, jo romānam ir vieglāk atrast lasītāju nekā tādai profesionālai literatūrai. Bet šobrīd es esmu apkopojusi savu digigida pirmo lasītāju atsauksmes mājaslapā www.tekstūra.lv. Tur jūs varat aiziet, iepazīties, par ko ir šis digigids, un arī manu lasītāju atsauksmes par to. Paldies katram un ikvienam, kurš iesaistās, un tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!